Franču buldoga dāma Peidži ikdienā ir līdzās un asistē darbā savai saimniecei, baleta studijas vadītājai Margaritai Demjanokai. Ar deju Margarita ikdienā māca bērnus, kā pati saka, gan dzīvot, gan domāt, gan kustēties. Lai panāktu rezultātu, balets no cilvēka prasa mērķtiecību un lielu neatlaidību. Tieši tādu, ar kādu Margarita jau 6 gadus rūpējas par savu mīluli Peidži. Bērnībā Margaritas ģimenē ir bijuši mājdzīvnieki, taču kopš 11 gadiem nācies dzīvot bez sava mājas mīluļa. Taču kopš pabeidza profesionālās dejotājas gaitas, Margarita varējusi piepildīt savus sapņus. Pirms 6 gadiem, ļoti karstā vasaras dienā, Margarita kopā ar ģimeni bija devusies izbraukumā. Nācās pieņemt lēmumu doties atpakaļ, pēkšņi uzzinot, ka nepieciešama palīdzība pie veikala karstā saulē pamestam sunim. Ieraudzījām Facebookā, ka bija uzrakstīts, kā atstāts franču buldogs pie veikala, atklāta saulē. Ļoti, ļoti vērts sunis un viņš mirs. Buldogam tas ir varbūt stunda un viss, jo viņiem visas problēmas ar galvu sākas no karstuma. Vēlāk atklājies, ka Peidži saimnieki ir alkoholiķi, kas pēc iepirkšanās veikalā suni vienkārši tur ir aizmirsuši. Suns bija briesmīgā stāvoklī, tuvu nāvei. Man bija tāda sajūta vēl mēnesis un viss. Man bija tāda sajūta un man bija doma, lai būtu šitais mēnesis labs. To, ka kopā būšana abām lemta neilgu laiku, Margarita spriedusi pēc vizītes klīnikā, kur atklājies, ka Peidži ir lielas veselības problēmas. Gan traumēta galva, par ko liecināja zilumi pie ausīm, gan ādas slimības, gan gramošanas traucējumi. Man pateica, ka viņa ēda tikai sausus makaronus. Sausus, nevis varītus. Un es pirmo reizi savā dzīvē redzēju, kā suņas kaka ar akmeniem baltiem. Man bija tāda sajūta, ka viņa kā baloniņš, tādā, bet tukšums iekšā. Un tā sanāca, ka viņa vienalga viņa neko neēda. Un no šitā viņa bija uzpumpēta. Un pēc tam, kad mēs iztaisījām visu ar vederu, viņa saka, tā drusciņ lielāka palīgusi. Tāda, jā. Turklāt Peidži jau toreiz ļoti slikti redzēja, tādēļ, ka viena acis pamatīgi bija traumēta. Saimniece domā, ka viņa regulāri spārdīta ar kājām. Visproblemātiskākā bijusi Peidži āda, kas līdzinājās pelējumam. Specifisko ādas slimību ar dažādām metodēm un medikamentiem saimniece ārstējusi 2 gadus. Abas katru dienu dodas kārtīgā pastaigā. Turklāt Peidži tiek trenēta gandrīz kā deju studijas audzēkņi. Katru reizi pārvarēt sevi un paveikt nedaudz vairāk. Vajag staigāt nevis 5 minūtes, kā viņa var, bet vairāk, lai muskulatūra strādā. Un tagad mēs varam jau staigāt apmēram stundu, vairāk arī, bet mēs biežāk izbraucam kaut kur aiz pilsētas. Ja mēs staigājam un viņa ir jau noguruša, viņa meklē manu zābaku un viņas apsēžas uz zābaku. Un tā, pastāvēsim drusciņu, uz zābakiem pasēdēsim, Margarita tic, ka ik viens, gan cilvēki, gan dzīvnieki mūsu dzīvē neienāk tāpat vien, un tas ir jāpieņem, jānovērtē un jāizbauda visu kopā būšanai atvēlētais laiks. Ar katru brīdi Peidži prasa arvien lielāku saimnieces uzmanību, un saimniece visu saprot. Es pat zinu, kā viņa man lūdz tieši ūdenī. Pēc skaņas, es zinu šito skaņu. Es panaktīs nevaru tā gulēt. Ja viņa tur staigā kaut kur virtuvē, man vajag pacelties un pārbaudīt, lai viņa būtu. Un klātesamība visu laiku klāt. Kā ar cilvēkiem. Viņi ļoti patīk, un tagad būs tagad būs tā aktivitāte, Tomēr šajā laimīgajā stāstā ir arī kāda rūgtuma pilna pieredze, ko Margaritai pastaigājoties kopā ar suņu seniori, nereti nākas piedzīvot satiekot pretīmnācējus.
kāpēc jūs ar šito suni staigājat, jums vajag pie vetārsta, kāpēc viņai tā galva, kāpēc viņa tā staigā, jūs esat slikts saimnieks, kā jūs mokāt šito dzīvnieku. Un es tā domāju, es blakus eju sūņim, tad es zinu, ko viņi vajag. Es zinu visu viņus medkārti, ja? Priekš kam tā cilvēki attiecās. Varbūt viņi negrib redzēt veco dzīvnieku uz ielas. Varbūt viņiem nepatīk, kā viņa izskatās. Bet tā ir dzīve. Ļoti daudzi cilvēki negrib rūpēties par saviem vecākiem gados. Tās ir atkarīgi no cilvēka. Man liekas, ka ja tu dzīvo ar dzīvnieku daudz gados, tas vairs nav sunis, tas ir ģimenes loceklis. Un viss. Tas ir tavs dēls, masa, mamma, tetis, kā viņš stāv tava prioritāte. Ja? Tas ir jau blaksošais, nevis draugs, vairāk. Peidžijas saimniecei joprojām nav atbildes, kādēļ daudzi cilvēki dzīvniekus uztver kā modes aksesuārus, rotaļlietas un mirkļa iegrib apmierinājumu, ko vienkārši vēlāk var izmest, atstāt kā nevajadzīgu krāmu. Visi dzīvnieki, viņi ir dzīvnieki, viņi ir dzīvi. Un vajag tā attiekties, nevis paspēlēšu un vairs nepatīk izmetīšu. Margarita saprot, ka laiks nepielūdzami iet uz priekšu, tāpēc cenšas izbaudīt un izdzīvot kopā ar savu Peidži katru atvēlēto dienu. Man ir bailes. Dažreiz es skatos uz viņu, viņa elpo vai neelpo. Man ir bailes, jā, bet viņa ir stipra un es galvā zinu, vēl ir laiks. Bet mēs nekad nezinām, cik, ja? Tā panākties pārbaudu, kā viņa guļ. Ar vecumu viņa palikusi kā otrais bērns man. Uz rokam bērns un viss. Un tādā attieksme ir. Nav tā, ka viņa man dod kaut kādu enerģiju, ja? Kā jauns suns, ja? Nē. Bet tādu maigumu, jā. Ļoti, ļoti interesanta sajūta.